10. maijā Limbažu novada galvenajā bibliotēkā notika seminārs, kuru vadīja Nacionālo bruņoto spēku majors un Zemesardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš. Viņš uzstājās ar semināru par Eiropas Savienības nozīmi Latvijas drošības un aizsardzības kontekstā. Pasākums piesaistīja plašu apmeklētāju interesi un izvērtās par rosīgu diskusiju ar daudziem jautājumiem un viedokļu apmaiņu. Seminārs apliecināja sabiedrības ieinteresētību valsts drošības jautājumos un aktualizēja nepieciešamību pēc informētas un saliedētas sabiedrības šodienas ģeopolitiskajos apstākļos. Pasākums bija vērtīgs gan mums kā darbiniekiem, gan, protams, noteikti visiem iedzīvotājiem, kuri atrada šodien laiku šeit būt. Novērtējam Slaidiņa kunga laika plānošanas prasmi, protams, un atrast arī laiku šeit Limbažos, lai būtu. Un kā redzams, kungi bija ļoti, ļoti ieinteresēti, kas varbūt ikdienā bibliotēkā tas nav bieži novērojams. Man vispār vienmēr prieks ir tikties ar cilvēkiem, ceļš tajās vietās, kur es neesmu bijis. Skaidrs, ka cilvēkiem uztrauc šis jautājums, kas būs. Jā, uz ko, diemžēl, mēs nevaram sniegt atbildi, bet jautājumi, protams, interesējoši, atbilstoši mūsdienu situācijai, kur šobrīd ir gan Ukrainā, jā, un, protams, arī Latvijā. Es jūtos ļoti gandarīts, ļoti priecīga, lepna par to, ka bija atnākuši tik daudz cilvēku, atraktīvi ar jautājumiem, tādi, kuriem rūp mūsu drošība, mūsu nākotne, mūsu valsts, mūsu sabiedrība, cilvēki.